Pēc šīs operācijas ļoti bieži vispār nav nekādas komplikācijas, un šīs komplikācijas ir redkad parādās. Bet visbiežākās komplikācijas pēc šīs operācijas vispirms sausums acis, jo šī problēma parādās biežāk pacientiem, kuram iepriekš bija ilgu laiku kontaktlēcas. Šīs komplikācijas varētu būt saistīti ar asins izplūdumiem zem gļotādas, kuri parādās dēļ tam, kā operācija iet ar speciālu vākumu riņķi, kurš piesūcas pie gļotādas, lai nofiksētu acu ābolu zem lāzera. Un kādreiz parādās ar atziņas epitēlija erozijas. Tas varētu būt biežāk sievietēm, kuram ir kaut kādas hormonālas problēmas. Un visas šīs komplikācijas nav bīstamas un nav saistīti ne ar redzes problēmām, un ļoti ātri šīs komplikācijas pazūd.